Vakar. Es sakarā ar sludinājumu zvanu par Alfu. Vēl ir pieejama? Pagaidām ir, jā. Jā, nu kā, viņa labā stāvoklī? Viss tur darbojās, viss ripo, pilna bāka degvielas, teiksim, mums šodien pievērā. Jā, skaidrs. Un cik gadus viņa Latvijā kaut kur vai, daudz braukt? Kaut kādi 3. Skaidrs. Kaut kādi 3. Jā, un cik ēd dīzeli? Viņi ir ekonomiski, teiksim, ja tur brauc līdz 120, tad tur 5 litri var iekļauties. Jā, Ja tur vairāk, tad arī vairāk jārēķinās. Nobraukums, es saprotu, jums ir, es esmu sludinājumā ielikts 237 000, jā? Kaut kāds 250 pēc 260 ir tagad reālais. Jā, skaidrs. Nu jā, tas ir tā kā, kas jums ir norādīts, bet es te skatos CSDD mājaslapā, ka jums ir 2 reizes notīts uz leju viņš. 12. gadā ir bijis 303, un pēc tam ir 254, pēc tam 193. Es pats neko pirms neesmu, varbūt kāds ir kaut ko darījis. Jā, jūs esat pirmais saimnieks Latvijā? Nē, es kaut kā uz Degoreni braucu. Skaidrs. Bet tā ir kā viss normāli, nekas negrab un... Nekas tur negrab, viss ripo, domāju, iziet skati, pacēl ceļā, pateicis, ka uz skati droši vien būs jānomaina viens zeltātiņš, kurš maksā 12 eiro, un darbs maksā kaut kā aptuveni tikpat, viņš nav pateicis, varbūt pat mazāk. Nu jā, Viena aizmugurē punkti ir putrīts švāka, tā maksā 6 eiro, un darbs maksā 5. Jā. Tas priekš jāmaksā. Skaidrs. Ja tu grib par puku, teiksim, 200 jaunu mašīnu, nu viņi nav jauni. Jā. Nē, es saprotu, es vienkārši skatos, tas, ka tītens, tas skaidrs, tagad jau Seimā mēģina pieņemt to, es nezinu, vai viņš jau pieņems, kad iestāsies krimināla atbildība par to tīšanu. Tieši tā, lai viņi lēnām izķer tos, kas tīn un mēģina iesmērēt vecāku mašīnu, lielāku nobraukumu pa lētu, pat salīdzinoši dārgāku cenu. Jā, skaidrs, es tad apdomāšu, man jau gan nav tad daudz ko domāt. Jā, skaidrs, paldies.